Ir ziņas, ka joprojām notiek mangāna rudas tranzīts caur Latviju uz Krieviju. No tā Krievija ražo tankus un bruņmašīnas, kas lieto Ukrainā karā. Bija akcija nesen pret to, bet tas joprojām notiek, ka tas tranzīts notiek un nogādāts tiek uz Krieviju tāda ruda, ar ko ražo arī tankus. Mangāns rūda šobrīd ir kā karsts kartupelis pēdējos burtiski jau mēnesi. Ja man prasītu atbildēt vienā vārdā, tad es teiktu, tas ir politbizness. Jo kas ir mangāns rūdas šis eksports? Mūsu esošā valdība, Vienotība, Progresīvie un Zaļie zemnieki, viņi šobrīd vienkārši imitē šī mangāns rūda eksporta aizliegšanu. Viņi aizliedz eksportu, bet tajā pašā laikā tranzīts iet cauri. Esošā valdība nav spējīga apsādināt mangāns rūdu tranzītu. Es varu spekulēt, ko veids Ventspils ostā, tad varbūt tur ir Lemberga ietekme, ja to mēs zinām beidz Rīgas ostā, tad tur ir Šlesera šķēle, un mēs varam tikai minēt par to ietekmi vai to veidu, kādā veidā tas joprojām tiek nodrošināts.